miers. Sveiki, draugi! Šīs nedēļas afirmācija ir prāta miers. Prāta miers ir rezultāts nevis naudai bankā, bet lūkšanām un meditācijai. Jo vairāk kāds kontaktējas ar Dievu meditācijā, jo vairāk viņš jutīs nolaižamies pār viņu, it kā iekšēji miera segu, kas veldzēs viņa ķermeni, nomierinās nemierīgos impulsus un saviņos viņa nervus ar vienmēr jaunu sajūsmu. Miers ir kā bezsvara ūdenskritums, kas aizskalo visus satraukumus un dāvā jaunu, priecīgu pārliecības sajūtu. Prāta miers ir viņa, kas zina, ka Dievs ir viņa vienīgā dārguma glabātuve. Tāda afirmācija. No iekšējā klusuma baseiniem es malkoju tava miera dzirkstošos ūdeņus. No iekšējā klusuma baseiniem es malkoju tava miera dzirkstošos ūdeņus. No iekšējā klusuma baseiniem es malkoju tavu miera dzirkstošos ūdeņus. No iekšējā klusuma baseiniem es malkoju tava miera dzirkstošos ūdeņus. No iekšējā klusuma baseiniem es malkoju tava miera dzirkstošos ūdeņus. No iekšējā klusuma baseiniem es malkoju tava miera dzirkstošos ūdeņus. No iekšējā klusuma baseiniem es malkoju tava miera dzirkstošos ūdeņus. Un tā atkārtoja tikai mentāli punktā starp uzacīm. No iekšējā klusuma baseiniem es malkoju tavu miera dzirkstošos ūdeņus. No iekšējā klusuma baseiniem es malkoju tavu miera dzirkstošos ūdeņus. No iekšējā klusuma baseiniem es malkoju tavu miera dzirkstošos ūdeņus. Un tad kopā noskatīsim lūkšanu. Viss, kas man pieder, ir tavs, Dievs. Palīdzi man tevi pazīt kā miera upi, kas klusi plūst zem manas dzīves pieredzes smiltīm.